Labvakar visiem jau 2028. gadā. Liels prieks jau atkal šo te gadu iestartēt ar kaut ko jauku, veselīgu, tīru un patiešām satriecošu informāciju, kura sākotnējo es šodien sniegšu, bet jau pēc apmēram pusstundas, kad beigsies mūsu pašu webinārs, tad kompānijas Neumi dibinātājs Stīvens Skots, kurš pats kā personība ir ļoti leģendārs. Viņš ir pirmais cilvēks, kurš Amerikā vai vispār teikt pasaules vēsturē, man liekas, ir sācis TV pārdošanas šovus, kur attiecīgi tika meklēti kaut kādi inovatīvi produkti, vai tas bija veselībā, vai tas bija tieši savas fiziskās veselības uzturēšanai, jebkas mājas uzkopšanai, vai jebkas, pat autobusa, automašīnas krēslu pārvalki no kaut kāda īpaša auduma. Bet viņi bija šie te priekšgājēji vai pirmie pionieri šajā pārdošanas sistēmā, kad viss tika online darīts un tieši caur slavenībām, televīzijas raidījumos, un viņa kapitāls tiešām ir miljardos rēķināms, un tāpēc es iesāku šo te prezentāciju ar to, lai jūs saprotat, ka šeit nenotiek no kompānijas vēlme vai arī īpašniekiem, kuri to ir dibinājuši, tieši pelnīt, jo nopelnījuši jau viņi ir krietni vairāk nekā viņi šobrīd ir investējuši šajā produktā un šajās te formulās, šajās tehnoloģijās, nekā viņi ir nopelnījuši. Un tas, ka kompānija Neumi iet ar milzīgu misiju atstāt aiz sevis veselus cilvēkus, patiešām spējīgus dzīvot, laist pasaulē pēcnācējus ar skaidru prātu, nevis ar milzīgu sarakstu savu hronisko slimību un simptomu. Kāpēc es to tieši šādi sāku šī gada ievadu, jo manuprāt, ka daudzi, kas skatās uz kādu no tīkla mārketinga precēm, absolūti saprot, ka ļoti daudz ir savas industrijas cēluši uz kredītiem, uz vēlme ātrāk iegūt kaut kādus materiālos līdzekļus, atpakaļ atgūt un jau sākt peļņu rēķināt, bet kompānija Neumi nav tāda. Un tieši tāpēc ir ļoti daudz ko stāstīt arī par pašu dibinātāju, tāpēc, ka manā prezentācijā tas vēlāk nebūs paredzēts, un es par to nestāstīšu, bet tā kā šī mana prezentācija ir tāds iesildīšanās, lai jūs saprastu vispār, par ko iet runa, un aiziet uz nākamo, tad man ir ļoti liels prieks arī šo informāciju sniegt, un esmu pati personīgi gan runājusi, gan attiecīgi arī pazīstama ar šo fantastisko cilvēku. Paldies, Ivo, ka noslēdz. Jā, liels paldies tev, skaņas. Lūdzu, ja kāds nāk iekšā, tad mēģinam izslēgt uzreiz mikrofonus, jo ļoti traucē cilvēkiem klausīties. Bet tad mūsu šodienas prezentācija patiešām ir veltīta tam, kāds tad ir šis te iemesls, kāpēc cilvēkiem arvien vairāk un pat maziem bērniem, jauniešiem, jauniem it kā gados spēcīgiem cilvēkiem ir arvien lielākas problēmas, un šie te gadījumi, kad 40 gadnieki vai pat 30 plus un 35 plus tātad aiziet viņsaulē, ir diezgan, jāsaka tā, bēdīgi šis te pamats. Jo tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ir nepārtrauki nepieciešams domāt par mūsu organismu tīrību. Un šie te intoksikācijas, tātad, ja ir detoksikācija, tad ir kaut kāda intoksikācija. Tātad tas, kas ir iekšā, mums ir jādabūna ārā. Un, ja mēs skatāmies tādu statistiku, es tajā ilgi neiedziļināšos, bet tikai šos te simptomus vai šos te momentus, triggerus vai iemeslus un cēloņus minēšu, kad gaisā, protams, ka mēs varam fantastiski sajust reizēm īpaši lielās pilsētās, ja, kad tas nav tas svaigākais gaiss, ka mēs izējām pie dabas, izbraucam ārpus pilsētas un mēs jūtam šo te lielo starpību. Nemaz nerunājot par šīm te fabriku vai ražotņu tuvumu un ilgus gadus jau runājot par hidroplazmu un dzīvo ūdeni un par biofiziķi Viktoru Ņušinu, kur man ir tiešākā saikne arī ar šo kompāniju un arī kāpēc es esmu atnākusi līdz glutatионam kompānijai Neumi.
kam visam ir pamatojums un kāpēc ir noteikti stāstīts jau daudzos webināros, tāpēc es neatkārtošos, bet viņš stāstīja, ka tie pat izmēģinājumi, kuri notika ļoti, ļoti sen, vairākas desmitgades radiācija, šie te ūdeņražu bumbas, dažādas atomu izmēģinājumi, kur mēs pat nezinām, kur kas notiek. Ja? Tad šie te visi putekļi un šīs te radiācija visa vienalga cirkulē mūsu atmosfērā, ūdenī un augsnē. Un augsne, protams, iesūcot sevī, mums neko nevar, diemžēl, izaudzēt šeit uz šīs te planētas Zeme ekoloģisku, neko. Gan par šo te piesārņojumu, kas ir mikroplasmasa, gan par to, kas ir mūsu smagie metāli un šie te ķīmiskie savienojumi, kurus mūsu organisms nepazīst, jo, lai tādā ātrumā adaptētos ķermenis, kādā rodās jauni ķīmiskie savienojumi, tas nav iespējams. Ja? Tad ir vajadzīgas dažas paudzes. Arī viss apģērbs, kas mums kādreiz tika darināts no liniem, ja, tad no kokvilnas, no vilnas, ja, tad viss pārvērties par sintētiku, par plasmasas pārstrādes, tātad blakus produktu, kuru mēs kapējām pērkam. Un, protams, arī kosmētika un arī mūsu ikdienas higienas līdzekļi kļuvuši krietni ķīmiskāki, tie nav ēdami, ja, tad bieži vien mēs šos produktus nevaram ēst, bet, kā saka, šie te, tādi naturopāti un tiešām ekokosmētikas speciālisti, tie saka, ja to nevar ēst, tad to nevar arī likt uz ādas, un es viņiem piekrītu. Un, protams, sadzīves ķīmijas. Sadzīves ķīmijas plaukts, ja mēs ejam veikalā, tie ir milzīgi, un mēs katru dienu lietojam. Nerunājot nemaz par virtuves priekšmetiem, nerunājot par to, kādas mēs lietojam, piemēram, higienas dēļ, ja, piemēram, mazgājot veļu, tur ir milzīgs daudzums dažādu ķīmisko komponentu, kurus, diemžēl, mēs arī caur ādu gan uzņemam, gan arī ieelpojam šo te ķīmisko atlikumu. Un tas viss kopā mums summējās un dod mums milzīgu slodzi organismam. Un ar laiku, protams, kad mēs saprotam, ka organisms viņu kaut kur noslēp, kaut kur veidojās šis te uzkrājums, ja viņš ar to netiek galā. Jo ir tāda savienojuma, kam ir vajadzīga ļoti spēcīga, teiksim tā, pretinde. Bet kāda tad ir lielākā daļai cilvēku, normāliem, ja, tad dzīviem cilvēkiem reakcija uz šiem te ekosistēmu un šie te piesārņojumi. Tātad notiek saslimšanas, notiek dažādas saslimšanas, kuras ir gan maz pētītas, gan attiecīgi nav ārstējamas. Daudzas ir pat aiziet līdz tam, ka tās ir autoimūnās, tātad agresīvi mūsu uzkrātos šos te toksīnus sāk mūsu imunitāte burtiski uzbrukt, jo daudzi toksīni īstenībā arī ir tādi kā mānīgi, kuri integrējās arī mūsu ģenētikā un mūsu olbaltumvielās, un attiecīgi mūsu imunitāte nespēja vairāk īsti atšķirt, un viņa sāk agresīvi būt. Ja? Tad pārāk agresīva vai intensīva imunitāte, acīm redzot, viņa ir vajadzīga, lai mūs izglābtu, bet viņa pati iet jau beigās pret pašu cilvēku. Dažādas šīs te deģeneratīvās saslimšanas, kuras jau ir kā Parkinsons, ja, tad šīs te, man liekas, jau norma ir, kad cilvēkiem šobrīd arī pēc Covid epopējas ir sliktāka atmiņa, grūtāk koncentrēties, ir grūti atcerēties pat tādas ļoti īstermiņa lietas, un par to sūdzās ļoti daudz, arī aktieri, kuriem ir lieli gabali, ja, tad jāmācās, kas jau arī ir pat izskanējuši mums sociālos mēdījos un attiecīgi televīzijā, kad, diemžēl, tas tā ir. Un, protams, kad, kas tam mūs var atkal glābt, ja, tad attiecīgi mūsu organisma resursi, kuri var atjaunoties, ja mēs viņiem iedodam pareizu šo te atbalstu. Un, protams, deģeneratīvās saslimšanas, kuras šobrīd jau sākās daudz jaunākiem cilvēkiem, parasti tās ir ar vecumu saistītas, ja, tad mūsu organisma nolietojumi, bet deģeneratīvās saslimšanas tad ir neirodeģeneratīvās, ja, kuras vai psihiski, psihoneirotīvās, kas attiecīgi arī cilvēkiem ir gan traucējumi, gan trauksmes, gan attiecīgi panikas lēkmes. Tad tas viss šobrīd tikai vairojās. Zema dzimstība cilvēkiem
Ja, tad attiecīgi no dažādām saslimšanām un, protams, arī jau fatāli tāda neauglība, kur diemžēl, vides faktori tiešām ietekmē. Un, ja mēs runājam par tieši intoksikāciju un dažādiem šiem te ļoti dažādiem ķīmiskajiem elementiem, kur ietekmē mūsu organismu, diemžēl jau doktori saka, ka jaundzimušiem pārbaudot acs ābolu, ja, tad šo te mūsu redzeni, attiecīgi tur jau pelda mikroplasmasa, ja, dažādi ķīmiskie savienojumi, kad caur placentu, kas it kā ir aizsargājoši arī šim te bērniņam, barjera, diemžēl, neko nevar vairāk noturēt, un arī šajā attīstības stāvoklī vai šajā fāzē bērniņi saņem arī ļoti liels ķīmiskos kokteļus jau attīstības stāvoklī, kas arī, protams, bojā un arī pavairo šo te slimo bērniņu piedzimšanu. Tā, man kaut kas neiet uz priekšu. Tātad, kā tas ir jūtams? Protams, kad mēs jūtam sākumā izmaiņas ļoti, ļoti mazas, kuras ir molekulārā līmenī, ļoti mikroskopiskas, un viņas mums nav sajūtamas, bet, kad novecāšanās marķieri uzkrājās, tad jau DNS tiek bojāts diezgan nopietni, mēs sākam just, ka kaut kas nav kārtībā. Vai tas ir arī saistīts ar ēšanas paradumiem, tātad, liela pārtikas, kas saka, mēs arī caur pārtiku neatbalstām savu organismu, nedodam resursu. Vai arī attiecīgi mēs kļūstam jau slimi un hroniskās slimības atnāk daudz ātrāk nekā 50 plus un 60 plus, protams, tādas arī notiek. Un, diemžēl, protams, šīs hroniskās slimības, kuras jau, man liekas, ir visiem, es nezinu vairāk mūsdienās nevienu cilvēku, pāris varbūt ir, kuriem nav šobrīd jau pēc 70 gadiem, ja, attiecīgi daudz šis te slimību nosaukumu, kur jāapmeklē medicīnas iestādes, ja, tad sistēmas medicīnas atbalsts cilvēkiem. Bet, protams, kad ir starpība, ja, tad vecums, ar kādu cilvēki kādreiz gāja pensijā un bija veseli, un attiecīgi šīs slimības nebija norma, bet tagad jau, man liekas, visi doktori ir ļoti, ļoti izmainīts arī šis te gradācija, cik gados, ja jābūt, piemēram, menopauzē sievietei vai vīriešiem, ja šai te, iešanai jau, teiksim, uz otru pusi, ja šai aktivitātei, hormonu un tā tālāk. Bet to, ka bioloģiskais vecums, ko es arī ļoti, bieži redzu, testējot ar biorezonanses testu, attiecīgi redzu, ka cilvēki ir stipri vecāki nekā pasē. Ja, tad varbūt 5, varbūt 6, varbūt 7 un pat 10 gadi vecāks nekā viņa pasē. Tas nozīmē, ka uzkrātai toksīnu daudzums, tad šis te apgrūtinājums mūsu organismam pat regulē bioloģisko vecumu šūnā. Tas nozīmē, ka jūs esat vecāks nekā jūs, piemēram, svinat savu dzimšanas dienu. Un tas nav labi. Ja, tas nozīmē, ka daudz tuvāk ir viss šīs te saslimšanas. Un nevelti sakat, ka šīs te slimības kļūst jaunākas, ja, viņas tiešām kļūst jaunākas, un ne jau tāpēc, ka ir jaunas slimības, bet tāpēc, ka cilvēki ātrāk noveco. Un, protams, kad šis te orgānu sistēmas sāk pamazām tikai bojāties. Neviens organisms, ne sievietēm, ne bērniem, ne jauniešiem, ne vīriešiem, ne arī veciem cilvēkiem, viņš nekad nepadodās. Kā es saku, viss man pietiek, ja? Viņš cīnās līdz beidējam. Viņš dažādi kompensē sevi ar citiem orgāniem. Un tas ir fantastiski pašregulējoši, pašatjaunojoši mehānisms tikai tad, ja cilvēks viedi sāks ar viņu rīkoties un īstenībā viņu atbalstīs. Un 21. gadsimtā, kā es jau teicu, ir šausmīgi grūti saprast, tad ar ko sākt. Un kas tad ir šī te visa milzīgā informācijas tīklā, tik daudz produkti, tik daudz kompānijas, tik daudz nosaukumi, tik daudz uzlabojumu, kaut kādas paudzes, 1 paudzes, 5 un tur 10, un tad ir nano, un tad ir hipernano, un tad ir kaut kas, un tad jau bezmaz vai čips smadzenēs, un tu vienmēr būsi vesels, un tev vienmēr strādā smadzenes, ja, tā kā plūkstens. Nē, tā nenotiek. Viss vienalga ir, viss, kas ir organisms saprot, viss, kas ir ķīmisks, diemžēl, viņam tas ir par slodzi. Un tā kā mūsu organismā ir savi kritēriji, tātad pēc kā viņš vadās, ja, tad vai šis ir palīdzība, vai šis ir automātiski iebrucējs mūsu organismā, vai tas ir labs
grozītājs tātad uz labo pusi svaru kausus mūsu ģenētikai DNS nosvērs vai uz slikto, tas viss ir tikai caur mums, mūsu apzināto dzīvi iespējams. Bet vienīgais, kas no cilvēka, protams, ir atkarīgs arī izvēle, kā viņš to labos. Vai viņš mainīs dzīves paradumus un atbalstīs sevi ar organiskām, ja, tad veselīgām lietām, vai viņš ies ārstēt simptomus un grib ātru rezultātu un vēlās tiešām ar šo ķīmisko ātro simptomu kā lai saka, dzēšanu, ja, iet savu ceļu, lai mazinātu, ja, to jušanu, tieši konkrēti jušanu. Un lūk, un te ir sākās, ja, tad labākā pretinde jebkām, tad ir tas, ko ir radījusi pati daba, organisks, jo no tā var gan dabūt tātad fito dažādus fermentus, ja, kur var dabūt vitamīnus, mikroelementus, arī taukskābes, gan garo, gan īso ķēžu taukskābes, kuras gan darbojās kā mūsu pašu mikrobioma barošana, gan enerģija, jo no mikrobioma mēs saprotam, ka arī imunitāte ir atkarīga. Un glutations ir galvenais antioksidants mūsu organismā, un kāpēc es pie viņa tik ļoti pieķeros, tikpat cieši kā pie dzīva ūdens, jo mēs tomēr esam 70% ūdens, ja, tad vertikāla peļķe. Un glutations ir vēl viena lieta, kas ir absolūti organiska un radīta iekš mūsu šūnām. Viņa nav izdomāta, viņa nav sintezēta, viņa nav kā saka, atklāta, ja, tā kā čips, kas jāintegrē, lai mēs tagad pierastu un tagad mums būtu jauna realitāte mūsu smadzenēs, ja, ar kaut kādu vibrāciju vai informāciju, kura tiks. Bet, jā, glutations ir tas, ko rada mūsu pašu šūnas un īstenībā lielā daudzumā. Bet vienīgā lieta, ko mēs tiešām nesaprotam, kad plus tātad mūsu nāk, tad, ja mums bija kādreiz tādi standarta bāzes pētījumi, kuri norādīja, ka pēc 21 gada sāk kristies šis glutations un katru 10 gadi tātad krītās pa 10–12%. Tas nozīmē, tad, kad mums viņus vajag vecumā 50 plus, 60 plus, tad mums ir gandrīz vai kritiski maz šis glutations mūsu. Plus vēl, ja mēs nekārtīgi, kā es saku, pēdiņās tāds nepareiz varbūt nutriciologa termins, ja, bet ja mēs nepareizi un tiešām ļaunprātīgi izmantojam šo te sintētisko kultūru ēšanas, un mēs nedomājam par to, ko liekam mutē, tad, diemžēl, tad šis vēl vairāk mums patērējās glutations, bet viņš jau iet uz ikdienas patēriņu, ja, dzēst to, ko jūs tilkš mutē, kas jums ir, nezinu, mazkustība, ja, limfa, jātīra vēl papildus tā tālāk, bet, diemžēl, nepietiek uz to, ka, lai jūs vēl uzturētu arī veselus. Un glutations karalis, viņš tiešām nav pavelti nosaukts, jo daudz antioksidanti kā C, vitamīna C un A un daudz citi, viņi strādā kā mono, tad viņi var kaut ko vienu paņemt un kaut ko vienu iznest uz sevi. Tad viņus kaut kādu konkrētu toksīnu strādā, ja, tad uz indi vai uz konkrētu iekaisumu fāzi vai veidu. Un vai uz konkrētu gēnu, ja, iedarbojās, jo gēni ir arī tur tūkstošiem, ja, kur ieslēdzās, izslēdzās, tad glutations iedarbojās uz gandrīz visiem toksīniem, pat tik retam kā Wi-Fi. Ja, tad elektromagnētiskais lauks, kurš rada ne tikai brīvo radikāļu uzbrukums, ja, tad oksidatīvā stresa milzīgu deva mūsu organismam, pie kā jau droši vien arī mūsu paaudzes jaunās pieradīs pamazām, bet mēs esam tāda pārējais paudze, kura Padomju Savienībā vēl piedzima, bet dzīvo jau brīvā Latvijā, ja, un Eiropā. Bet glutations ir viens no tiem, kurš ir tāds antioksidants, kurš var visu kaut ko paņemt uz sevi. Plus vēl viņš darbojās kā viela, molekula, kura arī šo te toksīnu indi sašķeļ tā, lai organisms viņu var izvadīt. Plus vēl noņem pa ceļam visus iekaisumus, kas ar šī toksīnu izvadīšanu saistīti. Un glutationi ir ļoti dažādi, mums jau arī tirgu, praksē, un ja skatīsieties un iesitīsiet arī Google, vai kur jau tagad jau ChatGPT, protams, ir populārāks par Google, bet glutations liposomālā ir šobrīd uz doto mirkli viss populārākā molekula, bet viņa arī nav efektīgākā. Kapsulas, kuras ir absolūti 20–30% tikai līdz mūsu šūnām aiziet, pulveri tas pats, intravenozā dārga un var viņu
izmanto tikai stacionāros, tātad medicīnas, un sašē, jeb ir tādas plāksnītes, kuras uzliek uz mēles, viņas izkūst, bet sašē vēl ir tāds, kā tāds pulverīts, kurš arī ar mēlu un siekalām. Bet, ja viņš nav nano vai tātad mazas izmēra molekulas, diemžēl viņu, nu, šūna arī neuzņems. Ne tik lielā apjomā kā Nutrisviš, kurš ir ar vairākām tehnoloģijām apveltīts. Kāpēc antioksidantu karalis glutations? Jo tad viņš paveic to, ko nevar izdarīt citi antioksidanti. Viņš ir absolūti daudzpusīgs, plus vēl viņš dzēš kā antioksidants tieši darbojās pret brīvajiem radikāļiem, tad viņš sevi ziedo vienu atomu no sevis, un viņš atdod, lai izglābtu šūnu. Ja, tad šīs te astītes, kuras ir nepaveiktas brīviem radikāļiem, viņas zog no mūsu šūnām, tad šis te glutations viņi iedod. Ko tas nozīmē? Tas ir mazāk iekaisums, tas ir mazāka iespēja kādām orgāniem tātad aizsākties kādam no simptomiem un tātad orgāna degradācija. Arī, protams, funkciju traucējums, un Nutrisviš, uz kuru gāja vairāk, gandrīz vai 20 gadus jau, bet, principā viņš tiek vēl pilnveidots, tā kā var jau teikt, ka vairāk kā 20 gadus, tad dotajā mirklī tur ir apvienotas vairākas tehnoloģijas. Un tiešām ar lepnumu var teikt, ka nanotehnoloģija, kura reizēm izklausās biedējoša, tad viņa patiešām ātri piegādā šīs molekulas līdz šūnām, un šūnas nepretestē, jo liela saskaras virsma. Ātra piegāda 30 sekundēs ir pateicoties pure water vai arī absolūti tīram ūdenim, kurš ir tīrāks nekā medicīniskais ūdens, un organismā šūnas atkal nepratojās, jo viņi saprot, ka no smalkajām frakcijām ūdens ir attīrīts, un ir saglabāts ūdens klāsters. Un tieši šis moments bija pēc 5 gadiem darbojoties ar hidroplazmu, kur es zinu, kāda ir klāsteriem, tātad nozīme, ka viņš veido šo struktūru, dzīvo ūdeni un tātad nes arī informāciju. Es zināju, ka klāsteri, tātad tas ir viens no vērtīgiem arī, kas saglabāja šajā tīrajā ūdenī. Un tas nozīmē, ka ir ļoti perfekts režģis, kurš attiecīgi darbojās vēl kā pastiprinātājs. Protams, piegāda šūnām, kur nodrošinās parasti tātad, kaut kāda 70, tad mēs varam apgalvot, ka šeit ir 90–95% šī šķidruma un tiek visas molekulas nogādātas līdz šūnām. Tātad jūs nezaudējat no savu produktu lietotā nenieka, salīdzinoši ar citiem produktiem un citām formām. Certifikāti, kuri tiešām apstiprina Nutrisviš augsto kvalitāti, ir True Shield. Laikam nepareiz mazliet uzrakstīja, bet tālāk būs bilde, un Eirofin. Eirofin tātad 2025. gada nogalē bija tā Neirofins, kur uztaisīja neatkarīgu izmeklējumu, kur kompānija pati iesniedza viņu tātad laboratorijām šos te materiālus un apgalvoja to, ko viņi apgalvoja, un, protams, ka viņi zina, ka tas tā notiek, jo ir daudz nano jau tādas laboratorijas apstiprinājuši, ka tiešām šī piegāde notiek tik ātri, bet Eirofins tomēr ir atzīta kā eksperts, un ja viņi iedod tātad pozitīvu šo te laboratorisko slēdzi, un viņi ir absolūti neuzpērkami, un viņi ļoti daudz kompānijas pārbauda un izsniedz šos te atzinumus vai šo pētījumu rezultātus, tad Eirofins teica, ka jā, tiešām Nutrisviš ir fantastiski augstas kvalitātes un drīz jau būs arī apkopotais saīsinātā versija, lai mēs varam arī to publiski kaut kur izlikt. Neomīti saņēmis arī True Shield, tad par tīrību viņiem ir halal, tātad arī arābu cilvēkiem, kuriem ir tas svarīgi, tad tur nav nekas tāds, kas attiecīgi pievienots un viņa ticībā un reliģijā varētu traucēt. Un vēl viena lieta, kad ļoti svarīgi, kāpēc tas ir dopinga, tātad True Shield, ka tīrs, tātad nav ar dopingu kaut kādu aizliegtu vielu viņš papildināts, jo pats glutations dod milzīgu enerģiju, milzīgu spāru, ļoti ātru atjaunošanos, un ja sportisti viņu izmanto, viņiem var uzrādīties vai likties, ka viņi ir sadzērušies dopingu, tāpēc viņiem ir tāda pārāk liela starpība starp viņu parasto rezultātu, ko viņi varbūt iepriekšējās sacensībās vai čempionātos ir uzrādījuši ar esošo, kad viņi jau sākuši viņus lietot.
Un tā kā glutationam ilgāku periodu lietojot, tad atrisinot jūsu problēmas fiziskās, tālāk iet uzkrājošais efekts, jūs sākat ne tikai būt veseli, jaunāki, skaistāki, enerģiskāki, bet jūs spējat arī būt izturīgāki, tad jaunāki, jūsu āda atjaunojās. Tas viss ir tikai plus, plus, plus un uzkrājošais efekts. Un, protams, akna attīrās, kas ir viens no galvenajiem. Un tā kā Neumī, tātad šī konkrētā produkta glutationa funkcijas ir vairāk kā 400, tad es viņas vienkārši vienā eterī nevaru nosaukt, tāpēc vienkārši iedošu varbūt zem šī video citu sārakstu, kurā patiešām ir minēts pilnīgi visas šīs funkcijas, un sākot ar gremošanas mikrobioma, caurās zarnu sindroms, ar gremošanas problēmām, ar bakterioloģiskām, ar sēnītēm, ar parazītiem saistītiem toksīniem, ko viņi ražo, viņas tātad izved glutations. Ar mūsu deģeneratīvajām problēmām, ja, tad tīra mūsu asinsvadus, holesterīnu regulē, cukuru regulē, hormonus regulē, tad milzīgs klāsts, vienkārši milzīgs klāsts. Un kas vēl ir šai kompānijai ļoti īpatnēji, ka viņi nepērk un nemaksā kādam, kā parasti ir spīkers, kāds no mediķiem un iet tagad kā tāds frontmens, ja, šajā kompānijā. Tad šeit ir scientist un medical board vai saucamā medicīnas un zinātnes padome, kura, kad viņiem piedāvā uzrunā, viņi paši iztestē un viņi ir redzot šos milzīgos rezultātus, tad viņi ir šokā pozitīvā, un viņi saka, jā, mēs ar jums strādājam, mēs labprāt arī būsim šajā padomē, un no pirmām rokām dzirdēsim šos izmaiņas vai papildinājums arī jūsu certifikācijā. Un arī ļoti labprāt šie cilvēki no visas pasaules, viņi nav tikai amerikāņi, ja, tad no visas pasaules lasa arī mums tādus webinārus, lekcijas un stāsta vairāk. Tātad NutriSwish galvenie ieguvumi ir attīrīšana no visa veida toksīniem, gandrīz visa veida toksīniem, arī mikroplasmas, cik es sapratu, un arī no dažādiem vitamīniem, kuri mums ir pēc plānotā vakcinācijas kalendāra, ja jums ir bērni mājās. Ja? Tad arī šāda lieta, tas arī ir. Jo process, kurš ir šajā nano līmenī ar šo hidrastatu iekapsulēšanas sistēmu, viņš tiešām iedarbojās pat uz DNS, tātad mainīto DNS, un kā pozitīvais epiģenētiķis. Lūk, aizsardzība mūsu šūnām, mūsu mitohondrijiem, kas ražo mums enerģiju, ka mēs kļūstam tiešām stiprāki, izturīgāki, atjaunošanās pēc slodzēm, pēc traumām, pēc operācijām, ja, tad pēc saslimšanām un nopietnām komplikācijām, ja, tad viss. Un, protams, ka mums ir ļoti spēcīga kognitīva aizsardzība, ja, tad šim produktam, ja mēs lietojam tieši šodien neiro, ja, vēl papildus, bet arī NutriSwish tātad iedarbojas. Kāda rezultāti ir NutriSwish, ātri izskriesim cauri. Tātad NutriSwish, kā jūs visvairāk viņš ir pētīts uz sportistiem, tiešām tā, ka līdz rezultātu noņemšanai, bet milzīgs daudz atsauksmi ir cilvēkiem ar hroniskām, īpaši ar teiksim, tādām jau ārstējumām slimībām, kuras ir no kaut kādas deformācijas. Vai tas ir saistīts ar kādām traumām, vai tas ir ar saslimšanām, vai tas ir ar kaut kādu sportu vai ilgtermiņā nolietotu organismu tieši arī ar kaulu sistēmu. Un šeit ir ļoti labi uzlabojumi, ļoti daudz atsauksmes, īpaši tātad cilvēki, kuri ir bijušas skoliozē, tātad deformācija mugurī, ja, kad ir liels sāpes vai iekaisums vai sāsinājumi, tad cilvēks diezgan deformētā pozīcijā steigā. Attiecīgi, ja ir kādi izaugumi, aizkaļķojumi, apkaļķojumi, tad viņš to nevar izārstēt, bet viņš atvieglo šīs stāvokļus. Efektivitāte, tad šis viens ir chronic inflammation, ja tas ir no grieķu mediķa viens pētījums uz konkrētiem cilvēkiem, un šie mazie melnie punktiņi ir īstenībā 15,000 kā lai saka, respondentu, kam viņš ir iene. Un šis ir tas vidējais līmenis, tātad jau atrisinātais, ja, kad ir ne augsts, ne zems, bet īstenībā vidējais. Un cilvēki ir lietojuši apmēram 1 mēnesi tieši NutriSwish, ja, ka tas viss ir pacēlies uz ekspresiju, tātad konkrēti
Tur ir vairāki gēni, IL6 un IL8. Ja, tad viens no viņiem ir ieslēdz. Un otrs izslēdz šos iekaisuma gēnus, ja, kad iekaisumi hroniskie sākās. Pirms ar saslimšanu, kurš arī pavada saslimšanu. Iekaisumi arī īstenībā triggerē mūsu asinsvadus un bojā. Te ir tātad viens tāds apkopojums, kur varbūt tikai jāskatās tieši kā uz, tas ir mans izņemtais no daudzu klientu un arī manējiem, biorezonanses rezultātiem, ja, un attiecīgi, kā ir bijis pirms, ja, tad kreisajā labajā pusē ir tātad tās gaišas zaļās, un tātad momentāli aiziet uz tumšāku zaļu, ja, tad ļoti daudz. Un kā ir, kad bez glutationa dzeram arī dažādus vitamīnus, un viņi netiek uzņemti tik labi, un kā ir, kad mēs dzeram kādu laiku glutationu, un attiecīgi mēs sākam beidzot, nezinu kāpēc, uzņemt tiešām šūnu līmenī, ja, un ka mums analīze viņu uzrāda. Un vēl viena šāda ļoti gara tāda saraksts, man viņš ļoti patīk, kad arī šeit ir 3 mēnešus lietots glutations, un šis te viss ir organisma, tāpat neiet viss vienā ekrānā, bet organisma apgrūtinājumi šim cilvēkam līdz tam, un pēc 3 mēnešiem, ja, tad 3 reizes īsāks saraksts. Šis ir cilvēks, kuram ir milzīgs tāds problēmas ar ādu, efekts var redzēt, ja, tad te ir pat datumi, te ir novembra vidus, ja, tad decembra sākums, un attiecīgi gan kājām, gan rokām ļoti, ļoti izteiksmīgi. Un ir arī cilvēki, kuri ir palietojuši savu pirmo paku vai uzdāvinātu, piemēram, mēnesi iekšīgi nutrisvišķi, papūtuši skin, tātad balto pudelīti uz ādas, un viņiem ir ļoti labi rezultāti arī cilvēki, kuriem ir pilnīgi līdz asinīm bijuši ar šo te psoriāzi. Lūk, ir skin produkti, kur cilvēki ne tikai izsmidzina šos te nanoproduktus un veselības, ja, tad ļoti papildināt skaistu šo te sastāvu, bet ir arī iekšķīgi lieto, atjaunojot tātad sevi un attīrot no iekšpuses un attiecīgi ārēji mitrinot. Un sievietēm, liekas, tas ir ļoti svarīgi, tieši tas baltais produkts, ja, kad arī ārēji var izskatīties par 5 un 10 gadiem jaunākiem. Mūsu labākie rezultāti vai iespaidīgākie ir, protams, arī ar neiro, kad ir pagājušā gada martā, ja, tad jau bija atsauksme, kur vīrietim 70 gados jau bija nozīmēta diezgan steidzama operācija attiecīgi saistībā ar aterosklerotiskām pangām, ja, bet latviski viņas neviens nezina, kas ir panga. Krieviski sauc bļaška, ja, tad ir skaidrs, ka kaut kas asinsvadā šeit, kaut kas traucē, viņš var atrauties un aiziet līdz maziem kapilāriem galvā, attiecīgi veidojot šo te insulta momentu. Lūk, un lietoju 35 dienas zilo produktu, tātad pamatā produktu nutrisvišu un šo te neiro 21 dienu, pēc tam bija skenēšana un mediķi skrīdas tātad medicīnas centrā, tajā skenēšanas nevarēja atrast vairāk šo te problēmu nekur viņa asinīs, attiecīgi viņa bija izšķīduši. Un tiešām arī tā notiek, ka nutrisvišu un arī neiro viņi šķīdina un atvesaļo un attīra šos te asinsvadus un kapilārus, kas ir fantastiski šobrīd, jo daudzi cilvēki pēkšņi aiziet tieši ar šiem te korķiem, ja? Cik viņiem nav jābūt lieliem. Bet kas ir superīgi, kad uz šīm te oranžajām pudelītēm ir uzlikts arī Brain Council, amerikāņu smadzeņu, tātad šī te asociācija, un attiecīgi viņi ir pārbaudījuši, testējuši uz daudziem cilvēkiem, un pat tiešām ir uzlabojusies atmiņa cilvēkiem, spēja fokusēties, insulta, tātad profilakse, migrēnas pāriet, džingstoņa ausīs, ko mums arī bija Neumī dienās ļoti labs, tātad prezentācija no mediķa, kas arī stāstīja, ka vestibulārais un šī te džingstoņa īstenībā arī saistīta ar visu tieši galvas tīrību un dažādiem tur orgāniem, tieši dziedzeriem, kur šis te neiro arī atjauno šos mūsu dziedzerus, un tie, kas zina, kas ir dziedzeri, ja mūsu būtība, īstenībā tā ir mūsu veselība, jo tie ir tie diriģenti visam organismam uz leju. Lūk, detoks, protams, arī notiek ļoti spēcīgs. Arī caur galvu var arī galvā īstenībā uzkrāties ļoti daudz toksīnu, kas bija pierādījums mana meita, kad mēs sākām šos produktus lietot, viņai bija 8 gadi, un viņa man ir cilvēciņš maziņš, kurš piedzimis ar
problēmām, un mēs ļoti lietojām antibiotikas dažādi, nu, vairākas reizes viņai neskaitāms bijusi arī anestēzija, tad morfīns jālieto, un ka viņa bija burtiski tikko piedzimusi, un attiecīgi tas viss ir kaut kur uzkrājies. Un tad, kad mēs sākām šo lietot, es jūtu, kā visa šīs te antibiotikas, kā viss nāk ārā, un kā viņai pat āda, galvas āda, šīs te folikulas, tātad acīm redzot, matu bija uzkrājuši tajos tauku dziedzerīšos, šīs ķīmijas, tad nesadalītos antibiotikas un attiecīgi skaloja ārā, jo viņi arī slikti līdz tam brīdim ļoti mati auga, un attiecīgi mēs dabūjām šo ķīmiju ārā no organisma. Tas ir fakts. Un ļoti daudz arī uzrādās arī tie paši testi, ko es rādīju ar biorezonanci, uzrāda arī, cik ļoti daudz cilvēkiem samazinās šis toksīnu daudzums organismā un attiecīgi uzlabojas arī, protams, viņu veselības kvalitāte. Lūk, tas īsumā ir arī viss, bet visus aicinu iegādāties to online veikalā un, protams, kad kompānijā, nu, šajā arī tāpat kā citās ir savi konsultanti un referālās saites, tāpēc jājautā mūsu konsultantiem, kas arī dalījās ar šo video, vai tevi ir aicinājuši arī pievienoties kādā lapā Waterway vai arī savā, ja kāds tādu vada, un mēs esam zem šī paša nosaukuma gan Telegramā, gan YouTube, gan arī Facebookā. Lūk, paldies par tavu uzmanību, saudzē sevi, savus mīļos, un es ļoti ticu, ka mēs arī tiksimies tūlīt drīz nākamajā webinārā, tāpēc, kad Stīvens Skots stāstīs tieši par šo te zinātnisko izcelsmi, tātad glutationa zinātnisko izcelsmi, tomēr es nevaru aizstāt viņa 20 gadus, es esmu tikai gadu šajā te procesā, nu, gandrīz jau pusotru, bet mani teiksim, šie te meklējumi, kas tad ir vērtīgākais glutationā, droši vien es teiktu tā, ka laikam gan skābekļa šis te dēva, ko mēs saņemam daudz vairāk, un vispār bez glutationa skābeklis nekādi nevarētu saistīties ar mūsu šūnām, attiecīgi mēs, justu skābekļa badu, bet vēl viena lieta, kas noteikti mani satrauktu visvairāk, kad mēs nekad nezinām īstenībā, kas jau darbojās mūsu ķermenī. Mēs nekad nezinām, kāda aizsākuma jau ir, jo tas nenotiek tātad vienas nedēļas vai pat mēneša laikā, bet tas notiek aptuveni 3, 5, 10 gadu laikā, jautājums pēc katra cilvēka, tātad uztura, pēc viņa dzīvesveida, un mani tieši, kā es saku, iepriecina tas, ka lai kas tur nebūtu, es zinu, ka, medicīna ar tiem dažādiem paņēmieniem, ko viņi piedāvā, īstenībā viņi ļoti sekli. Ja? Tad ārstēšana jau notiek tikai šo simptomu. Bet glutations, kurš darbojās, un viņš tiešām arī rodās mūsu šūnās, viņš pazīst mūs no iekšpuses, ka viņš tajās 400 plus funkcijās viennozīmīgi paķers arī līdzi manas problēmas nesot ārā. Un tā kā šis te glutations ir tātad konkrēti mūsu dabas dota dāvana mūsu šūnu līmenī, tātad mūsu skrabis, kuru mēs varam izmantot mūsu iekšējiem orgāniem, mūsu asinsvadiem, kapilāriem, mūsu iekšējai arī ūdensvidē, viennozīmīgi tā ir fantastiska duša no iekšienes. Un jebkas, kas tur būs un trāpīs 400 plus iemeslus, tātad, kuri jāsalabo, es ticu, ka viņš noteikti paķers līdzi un mēs kļūsim veselāki, stiprāki, attiecīgi arī emocionāli, arī emocionālā plānā veselīgāk, tāpēc, ka man šķiet, ka ļoti daudziem cilvēkiem daudz lietas šobrīd tik ļoti triggerē, kad šī nervu sistēma arī ir nokaitēta, un tur arī rodās daudzi šie oksidatīvā stresa, daudzi neirodeģeneratīvie jautājumi un attiecīgi arī hormonālie. Lūk, tāpēc esam veseli. Es šodien bez dzīvajām atsauksmēm, es domāju, ka mēs uztaisīsim paši savā grupiņā tās dzīvās atsauksmes, bet tuvākajās 20 minūtēs ejam taisam tēju, klausamies Stīvenu Skotu. Paldies jums par šo vakaru!